Čau, šodien būs jauns video par HHL un par 10. dienu HHL 9. sezonā. Tātad Habarovskas Morpie veica Vladivostokas Admirāli 3-1 un Čeļabitskas Traktors pēcspēles metienu sērijā. Papildu laikā atvainojos, uzvarēja Jaķiniburgas automobilists ar 1-2 un izcīnīja 2 punktus. Un atkal papildu laikā uzvarēja Jaroslavas Lokomotīva 3-2 un izcīnīja 2 punktus, un Avangards izcīnīja 1 punktu. Un Sagrava bija pret Maskavas Dinamo Sagrava Ņevžņieckas Metalurgu ar 5-0, un Zagrebas Medveščaka zaudēja un 1-6, un Torpedo Nižņī Novgorodas Torpedo viņus Sagrava ar 5 vārtu pārsvaru. Katra perioda pa 2 vārti. Diezgan stabili. Un Bratislavas Slovan uzvarēja hokeja klubu Suču ar 3-1 un izcīnīja 3 punktus. Un tad paskatīsimies, kāda situācija ir pēc 10. dienas. Gaidam. Un ir. Tad Maskavas Dinamo 11 punkti, Medveščaka ar 8. Ko? Kā tas var būt? Medveščaka. Labi, nav svarīgi. Tad ir CSKA Torpedos, kā hokeja klubs Soču Lokomotīva, Slovan, Vitjas, Spartak, Jokeri, Civersta, Dinamo Riga, Minskas Dinamo. Automobilist, Avangard, Lada, Traktor, Sibir, Ufa, Salvat, Jolaja, Akbars, Admiral, Magnitogorskas Metalurg, Jugra, Amur, Ņevžņieckas Metalurg, Nižņikanskas, Neftikimik, Barisu, komanda no Ķīnas. Tad tas būtu viss. Pagaidām gaidiet manu nākamo video, kas būs rīt. Panojiet par Rīgas Dinamo un skatieties viņus.